Dāvanas, kas tiek pasniegtas bērniņiem viņa īpašajos brīžos, var kļūt par talismanu visa mūža garumā. Skatāmies jau nākamajā stāstā. No 1. jūlija līdz 3. septembrim pašā Vecrīgas sirdī blakus galerijai Centrs, Teātra ielā 12, juvelieru izstrādājumu un interjeru priekšmetu salonā Golden Saga apmeklētājiem ir atvērta izstāde Sudraba priekšmeti bērniem. Izstāde būs interesanta visiem tiem, kas interesējas par ģimenes tradīciju veidošanu, piemiņas un gadskārtas svinamām dienām, svarīgu notikumu iemūžināšanu un kas interesējas par dāvanām un priekšmetiem bērniem. Šeit plašā klāstā ir izstādīts dažādas dāvanas no sudraba, dzīvnieku un putnu sudraba knupīši, grabulīši, miniatūras sudraba lādītes pirmajam zobiņam, pirmajai matu šķipsnai un citas sudraba lietas bērniem piedāvās salons Golden Saga. Igors Petrovs, Golden Saga vadītājs, saka, sudrabs bērniem ikdienā tas ir ne tikai moderni, izdevīgi un vērtīgi, bet ir arī praktiski un veselīgi. Izstādīt ap 300 dažādu priekšmetu, un lielākā daļa ir darināta Itālijā mākslinieka Luigi Pezerazzi darbnīcā priekšmetu laminēšanas tehnikā.